Čau visiem! Tātad turpinam strādāt pie šīs ziemeļpuses mājai. Jālaiž nost viņi, bet, mēs esam tevi riktīgi augstu pacēluši. Un nebija domāts, ka mēs tik daudz šos stabiņus liksim, jo bija domāts, ka pacels nolaidīs tā. Bet tagad nāksies pacelt uzreiz, noņemt nost un tad nolaist lejā. Vismaz tāds tagad kaut kāds plāns, mēģinām izdomāt, kā mēs varam nolaist lejā. Jo es negribu atstāt šo visu māju uz kociņiem. Tā kā jā, jo es gribu izmūrēt vēl šodien, kamēr es plusi šo daļu līdz beigām. Un tad būs no mūrēšanas viss it kā. Varbūt vēl apmals iemūrēs siltākā laikā. Nopirkām šādu steiko. Kokšķiedz vati tīri, lai iebāstu starp šo spraugu, protams, viņi ies zemē. Te visādi materiāli. Te jau es tā kā kokšķiedz plātni iesit iekšā tādu mīksto. Un te ir tāda zaļā mums, kas ies te iekšā. Jā, jau viņi... Lai būtu kaut kāds tā kā hermētiskums, varbūt nav ļoti svarīgi, bet galvenais, lai nepūš riktīgi cauri vēju. It kā tāpat kā arkas ies virsū un nevajadzētu būt problēmām. Bet, zin kā, oriģināli kā pakojuši ar kaut kādiem līniem vai kaņepēm. Kāds varbūt var pateikt no izskata. Un kas tie tādi ir? Lītās. Kas tie tādi varētu būt pa krikumiņiem? Jo man tādi šajā te... Tas neskaidrs, nezinu. Tie spaļi, es redzēju, kā tie kaņepes spaļi izskatās. Vai kā viņas pareizi izrunā. Bet jā, tā. Vismaz 100 gadus stāv. Būs, ja būs sausāka diena, tad es ar kaut kādu Vincensam kaut kāds ūdens atgrūžošais līdzeklis nopūtīšu tos blokus. Lai uz ziemu tā kā neņem ūdeni, neplaisā. Jā, tagad šito te liksim klāt, celsim augšā, vismaz tagad plāns, te jau redzēsiet. Un jā, šito caurulu teicis, lai maina, es arī to domāju, ir tā kā lik iekšā, lai te jēga no viņas, te liksim to cieto plasmas. Nečakarēsimies, jā. Gribēju ietaupīt, bet labāk uzreiz tagad nomainīt nekā pēc tam tur čortoties pēc gadiem, kad nestrādā un aizaugt ciet un ūdens. Jā. Es domāju, ka šis slānis, kas te būs pietiekami labi drenējošais slānis. Jā. Tā kā to izmantos kaut kur citur. Man te ir daudz cits vietas, kuru vajag drenāžu. Arī. Jā. Labi, te jau jūs redzēsiet, kā tas process notiek.
Tātad esam tikuši beidzot līdz mūrēšanai. Šeit var redzēt, kāds vēders ir bijis mājai. Šis ir izgāzies. Viņiem bija jābūt tā kā augšā, centimetrs, patiesībā pieguļot. Un te ir jau roku var iebāzt pilnībā. Līdz ar to, jā, bija jāpadomā, kā to līniju taisnu uztaisīt. Jā, man tur daži ieteica to plēvu nopirkt. Man jau bija viņa nopirkt, bet es nezinu, kāpēc neliku. Šajā posmā ieliku. Respektīvi, dubults nepalīst. Un, jā, ar antiseptiķi, tādu speciālo uz sāļa bāzes sajaukt ar parasto antiseptiķi kopā. Uztais saliku visu apakšas. Un šeit arī šito vati un kokšķiedru arī viss cauri izgāja. Cerams, kad sacietēs un, jā, es ceru, ka tie sāļi tur paliks un būs baigi labi. Gan jau slikti nenāks. Jā, tā kā, nezinu, vai šits kaut kā, cik lasa ar instrukciju, laikam viņi tā arī atstāja. Un būs ok, cerams. Jā. Kaut kā tāda situācija pašlaik. Un te jau arī līdz tumsai uzmūrēs, cerams. Jāizdomā, kā labāk.
Tātad šāda ir situācija. Aiztaisījām pagaidām logu ciet. Jā. Nu, pabeigts tas, ko es gribēju šogad izdarīt ir. Pat nebija domājis, ka tik daudz. Es biju cerējis, ka es līdz teienai tikšu, bet izrādas pat šo visu istabu sanāca. Nu jā, pirmās reizes grūtāks, pēc tam jau. Jā. Te jau smalka krājas. Varēšu slainām zāģēt. Un kaut ko jāsaglabā. Kāds profils, lai var pēc tam piesūtīt. Bet jā, kopumā malciņu. Zāģēs kurinās un tad varēs strādāt ziemā. Un kopumā tā. Atļaušu drusku te nožūtam antiseptiķim. Tad rīt parīt piešaušu klāt plēvu. Nezinu, vai ar atstarpi vai bez gaisa. Nu, tīri, lai nelīst virsū pamatiem, lai līdz pavasarim atstāšu. Jā. Jāpaskatās, kā vispār sanāca. Te tie pamati. Skaistie laukakmeņi paliks. Kalpos vēl 100 gadus, cerams. Jā. Te var redzēt, cik saikli, nu, pamati bijuši. Te var redzēt, kad viņš ir labots jau tajā 24. gadā, 1924. Jo viņš arī nav bijis pilnībā labs, laikam tā guļbūva arī savu bija nokalpojis jau tad. Iespējams, viņi taisīta vēl no citiem kokiem, jo tās spāris ir visticamāk arī no citas mājas vēl taisīts. Jo tur dažas ir savādāks ar citiem iestieniem. Šis, piemēram, ir naglots no 2. Te sūnas pa vidam un neku 2 tādi 7 centimetrīgi baļķi. Jā, šādi izskatās. Tagad, jā, 3 balsti. Šito arī balstam, jo viņš tad ne uz kā neturēs. Un tad jau šis nākamā gada. Cerams, te nekas traks nebūs, bet lai gan jau būs. Varbūt pat trakāks. Pēc tam es ar krītiņu arī uzrakstīšu to tā kā te. Pirms 100 gadiem kāds bija uzrakstījis, tad es arī tā izdarīšu. Jā. Tas var laikam viss no šīs reizes, ko es izdarīšu. Darba daudz. Te mums nenolaidās tik zemu, kā gribētos, jo man liekas, kad šis te tur viss tagad māja, jo mēs te visu nolaidām, viņš nenolaidās nemaz tik daudz, tikai pašā galā. Un iespējams, ka cels šitā augšā nolaidīs, tad arī piespiedīsies, jo te nav. Tā ir mīksta vata, viņa vēl nav. Viņiem būtu jāpiespiež tā, ka viņi pat pamanīt nevar. Jā, šito ņem sārā, kā teicu. Nopirksim īsti caurules. Un pats saprot, ka labāk viņas citur kaut kur izmantot. Jā, labi, tad tiekās citā daļā. Paldies, ka noskatījāties. Un jā, paldies, ka komentējat, iedodat visādas idejas. Un jā, davai, tiekamies nākamajā reizē.